Trauksme dabā. Puķu sprigane aizsedz sauli. Puķu sprigane, jeb nepieskaries man, kā savu vietējo sugu dēvē Himalaju tautas, uz Latviju atmigrēja pirms 100 gadiem. Tagad tā ir plaši savairojusies un nodara lielu postu Latvijas dabai. Puķu sprigane veido blīvas audzes. Zem tās sulīgajām lapām vietējiem augiem nav daudz izredžu. Netiekot pie saules, vietējie nīkuļo un iet bojā, arī aizsargājamas sugas. Sprigane kavē arī mežu atjaunošanos, izraisa augsnes eroziju un samazina dzīvnieku sugu daudzveidību. Puķu sprigane ir viengadīgs līdz 3 metriem garš lakstaugs ar resnu stublāju. Lapas līdz 18 centimetriem garas un 7 centimetriem platas. Ziedi violeti, reizēm sārti vai balti. Zied no jūnija līdz oktobrim, kad to čakli aputeksnē kamenes un citi aputeksnētāji. Auglis iegarena pogaļa, kura pēc sēklu nogatavošanās strauji atveras, un sēklas tiek izšautas apmēram līdz 5 metru attālumam no auga. Viens augs var saražot līdz 2500 sēklām, tāpēc cīņa jāsāk pirms tā sāk ziedēt. 4 veidi, kā uzvarēt šo augu. Izravē. Maijā, kad augs ir nedaudz paaudzies, to viegli var izravēt. Regulāri apseko un ravē, jo dīgs jauni un jauni augi. Nopļauj. Pirms sāk ziedēt vai ziedēšanas sākumā griez vai pļauj pie stublāja pamatnes un nopļauto novāc. Nomāc. Risinājums nelielām vai blīvām audzēm. Nomulčē un pieskati, lai nedīkst jauni augi. Nogani. Lai aitas, kazas, govis un zirgi tiek galā ar puķu sprigani. Atsaucies trauksmei dabā un glāb dabu. Vairāk invazīvs.lv